glezniecībai ir jāpietuvinās. Braucot šurp visu to garo ceļa gabalu, mūs pavadīja brīnišķīga ainava. Un sākās Kurzeme. Un tik skaistas debesis bija, un tik skaista zeme bija, un tad sākās pauguraini, un tik īpaši apauguši tie pauguri. Un tas krāsu zaļums bija tik neparasts. Un tad mēs pietuvinājāmies Liepājai, un man bija pārsteigums, ka viss bija izmainījies. Pēdējo reizi, man liekas, es biju 2008. gadā, un šo 9 gadu laikā ir viss pilnīgi citādi. Iebraukšana Liepājā ir skaista. Es to tāpēc saku, ka tas ir kaut kas pietuvināšanās mākslas darbiem. Ir tāpat tev jādod tam mākslas darbam, tai aplūkošanai visas savas iekšējās sajūtas. Tikai tad būs kāds gandarījums. Jo man jāteic, es esmu ļoti stipri mainījusies, un tieši nedaudz pēdējos gados, un pat šais 2, jeb šajā gadā. Un tā mainīšanās, kaut arī tik lielā vecumā, ir vienkārši tāds pārdzīvojums un ir skaisti. Un tu jūti, ka tu tā kā atplauksti un tā kā atveries, un tā māksla pati nāk pie tevis, un tā krāsa nāk, un tā tašķīšanās notiek, un tas ir tik brīnišķīgi. Tu gan atgriezies bērna pasaulē, sevis paša, kā bērns tai pasaulē, un tu pagriez muguru visam, ko tu esi iemācījies, ko tu proti, ar ko tu lepojies. Un tu atkal ej tā kā jaunu taku meklēt. Un tev iekšēji ir sajūta, ka tev izdodās. Tā ir tāda pašrealizācija.